laukuma spēlētājām un nu jau minūti nospēlēt no skaitliskā vairākuma. Tā arī tāds bīstams epizodes pagaidām nav bijušas mūsu meitenēm. Tagad iespēja izteikt pretuzbrukumā piespēli Ipa Čukai, metiets pa vārtiem un bīstam un vārti! Lūkā, pirmā bīstamā epizode un izdodas to realizēt Annai Lakstiņai. 1-0 Latvijas izlase izvirzās vadībā, izmanto skaitlisko vairākumu un Rīpers komandas spēlētāji, kas ikdienā ir uzbrucēji Kanādā, gūst izlases pirmos vārdus šajā čempionātā un atklāja maču rezultātu. Redzam atkārtojumā šo vārdu guvumu, sākotnēji Kristīna Ipa Čaka centās iebakstīt ripu vārtos. Viņai tas neizdevās, bet Risjānovs raidījumu izdevās pretī. Itālijas vārdsargs Ilārija Girardi tikus galā ar 17 Latvijas metieniem. Tikmēr Līga Miljoni iesāka Latvijas izlases uzbrukumu. Pati viņi tur kontrolē ripu. Tagad atspēlē to pārniecei, seko piespēle vārtu virzienā un vārti! Atrod ripu ceļu vārtos. Maina ripu savu slīdējumu virzienu un atrod tā ceļu pirmo reizi Itālijas cietoksnī un šķiet, ka pie pirmā vārtu guvuma šajā turnīrā ir tikus Agnes Apsīte. Redzēsim atkārtojumā šo epizodi. Lai vai kā uz tablo ir iededzies 1-0. Arī pārējās meitenes teica apsveikt vārtu autori. Redzam atkārtojumā šo vārtu guvumu, Miljonu piespēlē. Ripa vārtu priekšā un Apsīte pielika nūju. Sākotnēji man šķiet, vismaz no mana rakursa, ka Ripa ieslīdē vārtos bija vairāk izskaņā. Piespēle uz Rohregeru, kurai neizdevās pārsteigt Latvijas aizsardzību. Tikmēr izcili iespēja gūt vārds un vārti! 2-1 uz tablo panāk Krista Ipa Čaka. Latvija atjauno vienu vārtu pārsvaru. Un Volētas Hāle var līksmot. Nu teicam, tieši tas, kas Latvijai bija nepieciešams vārtu guvums. Kristija Ipa Čaka arī atzīmēs ar savu pirmo vārtu guvumu šajā turnīrā. Vairāk kārt Kristiāna Apsīte glāb Latvijas izlases no vārtu zaudējumu un kārtējo reizi noder hokeja termins. Neiemet, tu iemetīs tev un par laimi tas šoreiz strādā par labu Latvijai. Kristija Ipa Čaka teicam apspēlēja Itālijas aizsardzību, individuāli nospēlēja un Berlingtons Barakuda uzbrucēji atjauno Latvijai vienu vārtu pārsvaru uz tablo, kad atlikušas vēl 6 minūtes un 21 sekundi, ko spēlēt šīs spēles pamatlaikā. Aizsardzība. Kļūs piespēlē Ripas priekš Furlānī. Itālijā ar Ripu aiz vārtiem. Tagad pie Ripas nonāk Šiljāna. Šiljāna raida Ripu pār visam laukumam un Ripa slīd vārtos 3-1. Latvija izvirzās vadībā, kad atlicis ko spēlēt vēl 2 minūtes un 24 sekundes. Šis ir labs pieteikums uzvarai. Līksmo gan tribīns, gan rezervistu soliņš, gan treneru korpus. Un nu jau pavisam domīgi ir Itālijas izlase. Karina Šiljāna, 2003. gadā dzīvusi hokeja skola Rīga. Uzbrucēji centās jau 2 reizes raidīt Ripu tukšos vārtos, kas pirmās 2 reizes neizdevās. Tas izdevās tagad un 2 vārtu pārsvars mūsu meitenēm. Nu, tas nomānīja Madaru Saulīti, un pēc tam arī nokrit uz ledus. Tomēr jāsaka par lēmu šajā brīdī metiens pa vārtiem un nesako tur individuāli Evelīna Kolīte starp 4 slovēnietēm. Ripa notur Slovēnijas aizsardzības zonā. Tagad pats teica mainīties, tomēr Anna Kubliņa. Pie tās ir pirmā. Tagad teica piespēle, seko arī metiens, tas ir bloķēts, atkārtot iespēju. Un Linds Ruls atkārtotais metiens vārtos šoreiz nelido. Vēl viens tāds bīstams uzbrukums pie Slovēnijas vārtiem. Anna Kubliņa no zilās līnijas šaurīpa pa vārtiem un Dukrič to atsit. Slovēnija iespiest savā aizsardzības zonā. Rubīna ar Ripas
Šķīlēs to zilās līnijas, nepacīs Lindru, pie Rips metiets un Dukaričs glāb, bet Rip tur vārtu priekšā un Rip ir vārtos. 1-0 atklāja maču rezultātu. Latvijas izlas noguldīt Dukaričs tur uz ledus un mūsu meitenes svin. Rip pirmo reizi atrod ceļu Slovenijas vārtos un šķiet, ka vārds guvusi Agnes Apsīte, Zalcburgas Eagles uzbrucēji. Redzēsim tūdaļ pat arī atkārtojumā šo vārtu guvumu. Uzbūr tur neliela burzma pie pretinieču vārtiem mūsu meitenes un tieši tā Dukaričs pazaudēja Ripu un pirmā pie tās bija Agnes Apsīte, kur arī bīstama epizode. Evelīna Kolīte būtu bijusi pie Ripas pirmā un tur varēja jau izvērsties situācija 1-1. Nekā mūsu meitenes tagad arī Kezika no zilās līnijas izpildu metienu pa vārtiem un Ripa atnec un vārti! Atjauno vienu vārtu pārsvaru uz tablo Anna Laksdiņa, viņai šis otrais vārtu gūms turnīrā. Īstajā vietā un īstajā laikā ir 96. gadā dzimusī uzbrucēji. Sākumā Dukaričs atsit pirmo metienu, bet pēc tam Laksdiņa uz Laksdiņas uz lāpstiņas nonāk Ripa un viņai jau atliek tikai to raidīt. Papusē tukšos vārtos 2-1. Ilgi nebija uz tablo atkal neizšķirts un redzam atkārtojumā šo epizodu. Sākumā no zilās līnijas plauksts metiens Kezikas izpildījumā, ko šķiet pielaboja Lukaševica. Šilijāna pie Ripas pirmā atdod viņa arī piespēli un var doties pretsprukumā mūsu meitenes Līga Miljona ar Ripu. Tur jau Šilijāna gaida piespēli. Miljona patlaužas arī izpildīs metienu un vārti! Arī izlases kapteini atzīmēs ar savu pirmo vārtu guvumu šajā turnīrā. Un pirmo reizi šajā spēlē Latvijai jau 2 vārtu pārsvars. 3-1 uz tablo, kad jāspēlē vēl 9 minūtes un 18 sekundes otrajā trešdaļā. Vēl viens iemesls līksmot Volvo ledus hallei. Skaisti nospēlēja Līga Miljona. Un Vilaks Ladyhawks uzbrucēja Austrijā. Pat individuāli izlauž cauri aizsardzībai, izpild skaistu metienu tuvajā vārdu devītniekā. Slovenijas vārdsardzei vairs nekas cits neatliek kā Ripa čeksēt ārā no vārtiem. Un tur gan ieskatīties vēl atkārtojumu maču tiesnesis. Ticamāk arī atkārtojumā tur vēlreiz redzēsim šo epizodu, lai tur kādu no mūsu meitenēm nenospēlē vārdsargu laukumā. Uz tablo ir iededzies 3-1, tomēr tas vēl var mainīties. Pie Dukaričs ir kapitulējis šajā mačā 3. reizi, bet redzam atkārtojumā šo epizodu. Iespējams tur bija baloda vārdsarga laukumā, tomēr ko tiesneši lems par šo epizodu, jo uz to izprovicēja baloda tieši ekrānā. Plaši ieslidējusies rulle. Apmāna viņu vārdsardzi un arī šeit. Tomēr atrod ceļu Ripa vārtos un amizanti epizodi. Šķita jau, ka Dukaričs atvēra šo Ripu, tomēr Rula to iestumi vārtos un pirmais vārtu gūms šajā pēcspēles metienu sērijā Latvijai. Redzēsim atkārtojumā šo vārtu gūmu. Neizdevās viņai apmānīt Dukaričs. Dukaričs ātri pārvietojās, tomēr Čakiem tiem punktā šoreiz piekāpis. Metiets Kristians Apsītes vārtu virzienā, maina trajektoriju, tomēr lido vārtiem secen. Šilijāna tur aktīvi centās arī izdabūt no Latvijas aizsardzības zonas. Mūsu vairākas meitenes cīņā par Ripu un arī to izcīna. Un tagad Karina Šilijāna uzsāka Latvijas ofensīvu piespēli Kristai Jipai Čakai. Pat viņi iet uz priekšu vārti! Lūkā tikai 5. metiens pa vārtiem. Neiemet, tu iemetīs tevi un mūsu meitenes ātri vien maina situāciju gan laukumā, gan uz tablo. Līdz ar to Karina Šilijāns punktu gājiens turpinās jau 4. spēli pēc kārtas. Attiecīgi katrā no turnīra spēlēm viņa guvusi vismaz vienu rezultātas punktu. Tikmēr otrie vārti šajā čempionātā Kristai Jipai Čakai.
Burlingtonas Barracudas uzbrucēja ikdienā hokeja spēlē Kanādā un redzam, Šilijāna atrod Jipu Čaku un viņi jau tur individuāli no nūjas nērtās Lapstiņas puses. Apspēlē Martinu Sasu un savas aizsardzības zonas līga miljonu ar ripu. Atstāja viņu to Kristai Jipai Čakai pieļauj mūsu meitenes kļūdu, tomēr tur briesmas uzreiz likvidē Laimelis, bet Lukaševics tur varēja spēliskajā mazākumā bīstam 2-1 pret vienu vārdsardzi aizsūtot polietis, tikmēr turpinās Latvijas uzbrukums. Metiens Jipas Čakas izpildījumā slīd vārtiem Secen, tagad miljonu kontrolē ripu. Miljonu pat raidīt vārtu priekšā, ripa tur lēkā vairāk mēģinājumu to iepakstīt vārtos un tas izdodas! Beidzot arī izmantot skailiskais vairākums 2-0. Tur ļoti šī situācija neapmierināja Polijas izlases kapteini Karolīnu Požņevsku, kas pēcāk arī sasit savu nūju, lai vai kā 2-0. Karina Šilijāna šķiet dubulto Latvijas izlases pārsvaru. 34 sekundes vien no skailiskā vairākuma bija nepieciešams Latvijas izlasē, lai panāk 2-0 tablo. Tādēļ pat arī redzēsim atkārtojumā šo vārtu guvumu. Burzmārtu priekšā. Sākotnēji līga miljonu kontrolē ripa, pēcāk tāds viltīgs uzmetiens vārtu virzienā. Tur ripa slīd lēkā un beigās atrod arī ceļu vārtos. Un mūsu meitenes vien pašas redz, ka tiesnesis roka norāda uz to, ka ripa ir vārtos. Brīdi nonāca mūsu meiteni kontrolē. Arī tagad ar aktīvu spēli Šilijāna to atgūst. Iespēlē arī piekšā līgai miljonai un mūsu meitenes izvietojušās Polijas aizsardzības zonā vēl mazākā minūte. Otrajā trešdaļā metiet to sleņķi un vārti! Līga miljonu 54 sekundes pirms otrā perioda beigām panāk 3-0 uz tablo. Metot ripu vārtos no nūjas nērtās Lapstiņas un jau 3 vārtu pārsvars mūsu meitenēm, kad sākusies pēdējā otrā trešdaļas minūte. Šķiet no tādas pavisam nevainīgas situācijas, nepārāk bīstams. Viss eskalējās līdz tam, ka miljonu izpildīja metienu pēc izlaušanās starp 3 Polijas hokejistiem pa vārtiem, un tas arī sasniedz mērķi. Martiņš Sas jau 3. reizi šajā spēlē turnīrā ir bijis. Bija +2 pret Sloveniju, ko neizdevās noturēt. Tagad 3-0 un Karina Šilijāna ar ripu. Iespēja viņai izpildīt metienu. Viņas šķīlēns gan nesanāk tāds, kā vēlētos pa Martiņas Sasas vārtiem. Sasa glābi un jau ripa pie Polijas hokejistiem. Tālu piespēle nenonāk līdz adresātam. Teicam, līga miljonu kārtējo reizi apruņo pretinieci. Piespēle līdz tukšiem vārtiem un 4-0 panāk mūsu meitenes. Teicam, saspēle Karina Šilijāns un līgas miljonas izpildījumā un 3-0 ātri vien pārto par 4-0 un miljonai otrie vārti šovakar. 4. rezultivitātes punkts šodien tikmēr Šilijānas kontā un līdz ar to periodu sāk ar informāciju, ka viņai 7 rezultivitātes punktu turnīrā un otrs rezultīvākās spēlētājs status šajā čempionātā. Tagad viņi ir noķērus pirmajā vietā esošo Janku Hlinkovu. Abām hokejistēm Latvijas dāmām izdosies gūt 5. vārtus. Iemtiec uzvarēts uzreiz Kupliņš metiens vārtu virzienā un vārti! Šķiet Āna Lakstiņa tur vārtu priekšā pielabo ripas lidojumu virzienu un bija nepieciešams 1,4 sekundes to skaitliskā vairākumu, lai turpinātos Latvijas vārtu birums šajā spēlē un 5-0 tablo panāk Āna Lakstiņa. 96. gadā dzimusi uzbrucēja, kas ikdienā pārstāv Kanādas klubu Reapers, un viņai šis 2. vārtu guvums šajā turnīrā. Ātri uzvarēts iemetiens, uzreiz šķīliens to zilās līnijas, un veiklākā vārtu priekšā ir tieši Lakstiņa, kur ar smaidu var doties uz rezervistu soliņu, jo viņai ir izdevies gūt vēl viens vārts, un līksmo nevien viņu. Aktīvi cīnās Polija, nenokar galvas un cīnās līdz galam. Un līga miljonu izpildu piespēles priekšu. Krista Jipa Čaka pat var lausties uz vārtu priekšu. Polijas aizsardz gan šoreiz viņa apbruņo līga miljonu, gan ātri vien atgūst ripu Latvijas izlases rīcībā. Miljonu piespēlē Šilijānai un 6-0 uz tablo un ļoti rezultīva spēle Karinai Šilijānai šovakar un viņas kontā jau 2. vārtu guvums šeit Volvo Ledus hallē šovakar. Līdz ar to
viņai 9. rezultatīvitātes punkts šajā turnīrā. 3 vārti, 6 rezultīvas piespēles šai hokejistei Karinai Šiljānai, 2003. gadā dzimusi uzbrucēja, kur pārstāv hokeja skolu Rīgu. Šogad arī kļuva par Latvijas čempionu viņu, un 5. rezultīvitātes punkts viņai šajā spēlē. Nu, tikai vienā vārdu gūmā viņa sāk jauns Latvijas uzbrukums. Mēģinājums izmantot skaitlisko vairākumu. Karina Šiljāna ievad ripu Lielbritānijas aizsardzības zonā, sekojas reiz piespēle Jipai Čakai. Jipa Čaka gan to nenokontrolē. Miljonu ar ripu piespēlē to Lukaševicai. Lukaševics atspēlē Jipai Čakai. Jipa Čaka uz Miljonu. Atpakaļ Jipai Čakai uz zilo līniju. Plauksts un metiens. Tas pielapots vārtu priekšā pīstam un vārti! 1-1 stablo panāk Latvijas meitenes, un šķiet, kā pirmos vārtus šajā turnīrā ir guvusi arī Emīlija Jakovļeva, 2007. gadā dzimusi hokeja skolas Rīga aizsardze. Šogad viņa kļuva arī par Latvijas čempionu, un jaunā aizsardze gūst arī savus pirmos vārtus šajā turnīrā. Atradās viņa tur vārtu priekšā. Varbūt tā nedaudz netipiska aizsardzē, lai vai kā šajā situācijā tas nostrādāja. Redzam atkārtojumā Jipa Čaka izpild plauksts metienu no zilās līnijas. Šiljāna sākotnēji to pielapo, Džeksona atsit, un veiklākā vārtu priekšā ir neviens iespēja pirmoreiz šajā mačā izvirzīt Latviju vadībā. Soda metiens viņas izpildījumā. Rīga Miljonu pret Nikolu Džeksonu. Iesados Miljonu un steidz pretinieku vārtsargs un skaists vārtu guvums Miljonas izpildījumā. 2-1 uz tablo. Latvija pirmo reizi spēlē pret Lielbritāniju izvirzes vadībā, un skaisti izmantots soda metiens Līgas Miljonas izpildījumā, un iesildoties redzēja, ka Miljonu vairāk kārt pret Kristiāna Apsīti izmēģināja šo taktiku, ja nu gadās 1-pret-1 standarta situācija vai arī soda metiens, un izdodas realizēt to, kas tika tik ļoti trenēts pirms spēles, un skatāmies atkārtojumā skaists vārtu guvums pat pazuda. Rullu uzvar šo iemetienu, Agnes Apsīti atspēlē ripu Kubliņai uz zilās līnijas. Kubliņai viss kārtībā pēc kritienu uz ledus. Viņa atgriezusies laukumā un tikmēr vārti! Skaitlisko vairākumu ātri izmanto mūsu meitenes un atgriež vadību uz tablo. Skaists metiens tālajā vārtu devītniekā Lindas Rullas izpildījumā, un 3-2. 2005. gadā dzimusi uzbrucēja, kas ikdienā hokeja spēlē Amerikas Savienotajās valstīs. Gūst skaists vārds, plauksts metiens devītniekā, un Nikola Džeksona jau šajā epizodē nav glābē. Redzam atkārtojumā Kubliņas piespēle Rullē. Rulla pats steidz uz vārtu priekšu, izpild plauksts metienu, un ripa atrod ceļu vārtos.